nav Gatis! Tas nav Gatis! Gatis, viņš ir mans draugs un... Mans brālis. Jā, un viņš pazuda pirms mēneša un... Vienkārši 6:00 vakarā viņš izgāja no savas darba vietas un mājās neatnāca. Jūs dzīvojāt kopā? Jā, pusgadu. Kā ir ar radiem, draugiem? Jā, es visus jau apzināju, ko zināju, bet, diemžēl, neviens neko nav dzirdējis. Policijai ziņojāt? Jā. Viņi tur it kā visus aptaujāja un neko viņi neatrada. Tā meklēšana tā kā turpinās, bet man liekas, ka viņi neko nedara vienkārši. Tāpēc arī mēs nācām pie jums. Tad mēģiniet tagad atcerēties to dienu, kad viņš pazuda. Vai notika kaut kas neparasts? Jūs sastrīdējāties, vai bija kaut kāda dīvaina telefona zvani, īziņas? Varbūt kaut kas ir pazudis. Mantas, naudas, vērtslietas. Nē. Viņš vienkārši, viņš aizgāja un neatnāca. Mēs varētu aprunāties divatā. Par līgumiem, par samaksu. Jā, dosimies uz kabinetu. Jā. Andrīt, sagatavo lūdzu standarta līgumu. Jā, tūlīt. Es atvainojos, vai jums ir šeit tualete? Jā, protams, nāciet, parādīšu. Nāciet. Paldies, lūdzu. Tātad, ja es pareizi saprotu, mēs nerunāsim par līgumu. Jā. Es vienkārši negribēju, lai to dzird Daiga. Es baidos, ka mans brālis ir miris. Un tāpēc nav jāiet viņu vairāk meklēt. Bet kāpēc te jūs nācāt uz šejien? Daiga to gribēja. Viņi vienkārši nevar samierināties, ka kāds vairāk nav. Bet tad šobrīd pastāv arī citas iespējas. Es nezinu, cita sieviete, varbūt darbs ārzemēs. Ja viņš būtu dzīvs, viņš noteikti būtu padevis man ziņu. Arī tad, ja cita sieviete? Viņš to nebūtu teicis Daigai. Bet man par to būtu pateicis. Interesanti. Kas? Jūs negribat atrast savu brāli, viņa mirstīgās atliekas sliktākā gadījumā sodīt slepkavu? Protams. Protams, ka gribu. Protams. Jūs ticat, ka viņš vēl ir dzīvs? Ir taču gadījumi, kad cilvēki mēdz pazust mēnešiem, gadiem. Mēs gribējām apprecēties, un viņš tieši tikko bija dabūjis ļoti labu darbu. Mēbeļu ražotnē, un tagad vienkārši... Tā līgums. Jā, tas ir mūsu standarta līgums. Jūs iepazīstaties, izlasiet, un, ja viss kārtībā, tad sazvanamies. Jā, paldies. Daiga, mēs ar mietu. Es ļoti gaitīšu kādu ziņu no jums. Visu labi. Paldies. Visu labi. Jābrauc uz to mēbeļu ražotni, jāparunā ar cilvēkiem, kas viņu tur pēdējo reizi redzēja, ne? Tieši tā. Rūķīt? Zinu. Man kā parasti pats jautrākais darbiņš jānoskaidro, vai nav izbraucis no valsts, vai nav lietojis bankas kontu, vai nav runājis pa telefonu un tā tālāk. Zini, es neko neteiktu, ja man būtu tāds pilnvars kā policija, bet tagad suņa darbs un prieka nekāda. Nekas. Maijai šodien brīva diena, tu piezvani viņai, varbūt viņa varēs tev palīdzēt. Lai veicās! Domāts gads vēl dzīves? Mēnesis pagājis, man liekas, nereāli. Domā,
kāds pa ceļam no mājām uzbrucis naudas dēļ. Nezinu, varbūt konflikts darba vietā. Redzēsim. Labdien! Labdien! Mēs esam no detektīva aģentūras. Mums bija sarunā tikšanās ar direktoru Viktoru Afanasievu. Jā. Jā? Jā, lūdzu. Paldies. Tiešām. Sveicināti, vai jūs nevarētu lūdzu pateikt, kur ir direktora kunga kabinets? Kas jūs tādi esat? Privā detektīva. Tūlīt. Un kādā sakarā? Tādā sakarā, ka mums vajadzētu atrast direktora kabinetu. Mums jāiet taisni tur un pēc tam pa labi, tad tur būs rakstīts. Paldies! Direktori, padomā labi. Es esmu labs strādnieks. Es neiebilstu, ka tu man maksā aploksnē. Bet savu aploksni es gribu saņemt regulāri, vienā un tajā pašā datumā. Tu taču pats zini, kas ir oficiālā alga. Kā čuris uz karstiem akmeņiem. Nu, Žorik, nav man tagad. Goda vārds. Klients pārskaitīs, momentā samaksāšu. Un kad viņš pārskaitīs? Pēc nedēļas. Nedēļu es nevaru gaidīt. Direktoru, sarunāsim tā, izņēmuma kārtā. Tu man samaksā šodien, bet tie pārējie, lai to nedēļu pagaida. Nē, Žorik, tas neies krastā. Kad visiem maksāšu, tad ar visiem maksāšu. Lūdzu. Labdien! Sveicināti! Sveicināti! Roberts Meirāns, detektīva aģentūra. Žorik, mēs visi izrunājām, ja? Samaksāšu tad, kad pārskaitīs. Un jūs kas būtu? Es esmu Gabriela Ozoliņa, arī privāta. Ļoti patīkami. Lūdzu, sēdieties. Mums ir daži jautājumi par muiznieku kungu. Atceros to gadījumu ar to pazudušo strādnieku. Jānis, Kārlis, Gatis muiznieks, jā. Un? Tā tad? Es atceros to dienu, kad viņš pazuda. Viņš bija atnācis te pie manīm un gribēja iet prom no darba. Esot atradis labu vietu, labu algu. Viņš gribēja iet prom pat nenostrādājot to mēnesi obligāto. Un jūs tā piekritāt? Protams, jo viņš ir staigātājs, lai taču staigā. Man ir tāds princips. Mēs šeit neturam. Un tad bija tā, es viņam teicu, atnāc nākošajā dienā, aiziet uz grāmatvedību, iesniedz atlūgumu, paņem nodokļu grāmatiņu un ar Dievu. Diemžēl viņš neatnāca nākošajā dienā. Un jums ir kādas versijas, kur viņš varētu būt pazudis? Pilnīgi nekāda. Un kāds viņš bija kā darbinieks? Darbinieks kā darbinieks. Es jau tā viņu nemaz nezināju. 2 mēnešus tik nostrādāju. Bez tam es esmu direktors. Viņš ir strādnieks. Kā es to zinātu? Viņš kaut ko slēpj. Kāpēc tu tā domā? Tāpēc, ka viņš nervozēja. Bet tas taču ir normāli. Nē, es esmu pārliecināta, ka viņš melo. Daiga teica, ka Gatis bija ļoti apmierināts ar jauno darbu. Viņš netaisījās iet prom. Pagaid, varbūt viņš taisījās, bet Daigai nepateica. Klausies, ja cilvēki pusgadu dzīvo kopā un gatavojas precēties, viņi izstāsta viens otram tādas lietas. Pagaid, tu tiešām tā domā? Es nesaprotu, kāpēc tu ignorēji acīm redzamus faktus. Es neignorēju, man vienkārši visu laiku galvā ir Ingūrs. Es nesaprotu, kāpēc viņš negrib zināt, kas ir noticis ar brāli Gati. Piedodiet, es dzirdēju, ka jūs meklējat Gatu. Man liekas, es zinu, kas ar viņu noticis. Čau, es esmu klāt. Ko tu tur dari? Neko tāpat. Es taču redzēju, parādi. Tas ir tas pazudušais puisis? Jā, vakarā izgājis no darba. Mājās nav rādījies veselu mēnesi neziņas nemiņas. Robs ar Gabi aizbrauc uz viņu darba vietu, un mums vajag noskaidrot visu, ko mēs varam zināt par viņu telefonu, bankas kontiem, UTT. Tu tiešām tici, ka no fotogrāfijas var kaut ko uzzināt? Jā, redzi, ja cilvēks ir miris, tad no fotogrāfijas nāk augstums. Un kā ir ar viņu? Tu tiešām man tici?
Nu, bet kāpēc ne? Ir taču cilvēkam ir visādas pārdabiskās spējas, kāpēc lai tev tādas nebūtu? Pasaka to Robim, redzēs, kā viņš smiesies. Mūsu direktors ir baigais draņķis. Maksā naudu aploksnēs. Šomēnes vispār nav samaksājis. Saka, ka neesot naudas. Bet es esmu pārliecināts, ka ir tikai negrib maksāt. Labi, bet kāds tam sakars ar Gatu pazušanu? Nu kā, bet vistiešākais. Tajā dienā, kad Gatis pazuda, tad Gatis tieši gāja pie šefa pieprasīt, lai algu maksā likumīgi ar visiem nodokļiem. Nu, es esmu cilvēks gados. Baidos pazaudēt darbu. Gatis bija jauns cilvēks. Nebaidījās, gāja un runāja. Un te ir sakars. Kā tu domājat, ka direktors ir saistīts ar Gatu pazušanu? Nu, bet, protams! Gatis piedraudēja šefam uzsūtīt ienākumu dienestu. Šis nobijās, ka atklāsies nodokļu nemaksāšanu. Un apklusināja Gatiņu. Tā arī domājat novāc? Nu, bet, protams, novaktēja mežā, novāc un kaut kur noraka. Man jau liekas, ka no abām nāk augstums, gan no Robi, gan no tā puiša. Tas tāpēc, ka Robis zem stikla. Pagaid, es līdz izņemšu ārā, tad redzēs atšķirību. Vienkārši dusmojas uz mani, tāpēc, ka man bija taisnība. Es teicu, ka tu nesauc kaut ko slēpt, tā arī bija. Pagaid, ko jūs te darat? Izklaidējaties? Čau, brāļuku! Čau, pagaid, mēs sarunājām. Jūs kaut ko darat, mēs ar Gabiju arī. Pagaid, mēs darām. Nu ko, ar muļķībām nodarboties? Labi, mājā es saprotu, bet tev, Džekiņ, ir jādara tas, ko saka priekšnieks. Es jau izdarīju, noskaidroju visu. Pēdējā mēneša laikā Gatis pa telefonu nav runājis, kontu nav lietojis, uz ārzemēm nav braucis. Viss. Tā kā tev nav par ko uztraukties. Ai, taču lai dusmojās, lai uztraucās. Un arī tikko sabrauc virsū, viņam tāds paradums aizvainot cilvēks bez iemesla. Ko jūs darat ar tām fačinēm? Andris stāstīja, ja cilvēks ir miris, tad var just, ka no bildes nāk augstums. Man jau liekas, ka gan Robim, gan tam puisim vienāds vēsums no viņiem. Aha. Ir dusmā pamēģināt? Klausies, nē, tev nav taisnība. Roberta bilde ir daudz augstāka. Ko tu te sēdēji uztais kafiju? Jā, viss. Es laikam ņemu. Ļoti labi. Kad man ir jādod gala atbildi? Mums ļoti daudz klienti, līdz ar to jums jādod atbildi pēc iespējas ātrāk. Protams, tas jums ir jāsaka, vai ne? Es atvainojos, man zvanam. Jā, Robi. Jā. Jā. Jā, es esmu arī priecīgs. Jā, man liekas, ka tikko nopirku dzīvokli. Ko tu gribēji? Man vajag, lai tu diktafonā ieraksti vienu sarunu. Runa ir par kādu nodokļu nemaksātāju un ir aizdoms, ka viņš ir saistīts ar kādu cilvēku pazušanu. Diezgan neticam, ka tas Afanasijos būtu novācis pats savu strādnieku. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Gats jau nebija vienīgais, kas zināja par aploksnēm. Bet viņš bija vienīgais, kurš draudēja tev pastāstīt vidnā. Paklau, kur ir mana kafija? Beigusies. Labi, tēja. Arī beigusies, nekā nav. Iedos naudu, atkal būs. Nu, pagaid, kāpēc tev vienmēr jāpagaida līdz pēdējiem, lai man visu to pateikt? Tu zini, tāpēc, ka man ir apriebies skatīties uz tavu saskābušo seju katru reizi, kad es tev prasu saimniecības naudu. Ja jūs zināt, mēdienas, kas tā ir pa seju? Tā ir, ka es tos cepums un kafiju pirktu pats sev. Es nesaprotu, kāpēc jūs pret mani tā izturaties? Kā tā? Kā tā? Nē, ja tu izturies kā šefs, mēs izturamies kā padotie. Labi. Aiziešies uz veikalu, es nopirkšu jums kafiju un kaut ko klāt arī pie kafijas. Nu, labi. Nevajag nekur iet. Kur ir tavu kafiju? Es sazvanīju ar Dželo, viņš palīdzēs mums piespiest Afanasiju pie sienas.
Redzēji to jauno Džeku? Kur šefs taisās pieņemt mužnieku vietā? Nu, redzēju. Kāds bija? Tā ap gadiem 30. Cerams, nebūs tāds glumīts. Kā Gatīņš. Lai viņam viegls smilts. Nu tā, ar CV un rekomendācijām viss būtu kārtībā. Esmu gatavs jūs ņemt darbā. Super. Protams, jau vienosimies par darba algu. Nu. Nu, tas paziņa, kas jums pastāstīja par šo vakanci, droši vien minēja, ka mums te tā, specifiski tā maksāšana notiek, ka mēs dalām algu divās daļās. Kā divās? Darba līgumu noslēdzam par minimālo algu. Jā. Uz kārtu pārskaita. To skaidrā naudā. Es sapratu. Jā. Jā, bet kur garantija, ka es dabūšu to neoficiālo daļu? Aiziet cehā, parunājiet ar jebkuru strādnieku. Es pret viņu esmu godīgs. Labi, jā. Jā, un tomēr, kā ar tiem nodokļiem, ja gadījumā kaut kas notiek tur cehā, kā tad ar slimības naudu, ar atvaļinājumu naudu gal galā? Paši savus uzkrājumus veidojiet, lūdzu. Rekān, tad nav brīnums, ka mūsu ekonomika iet pa burbulu, vai ne? Pagaidiet. Kas jūs neapmierina? Es jums izstāstīju savus noteikumus. Ja jūs negribat, man ārā stāv 100 kandidātu uz šo vietu. Tā, kas tad būs? Kas tad būs? Būs tā, ka es šo visu esmu ierakstījis, iefilmējis. Un tagad jūs man vai pateiksiet par gata mužnieku pazušanu, vai arī jums būs liels nepatikšanas par nodokļu nemaksāšanu. Kas jūs tāds esat? Nekas, mierīgi apsēdies, sēdi! Es strādāju detektīva aģentūras labā. Un es zinu, ka mužnieks savā pazušanas dienā kolektīvu vārdā bija šeit ienācis, lai runātu, ka jūs viņiem visiem maksāsiet oficiālā veidā. Viņš jums piedraudēja ar vidu un jūs viņu nogalinājāt, vai ne? Neko es neesmu nogalinājis. Nekādu kolektīvu vārdā es nerunāju. Jā, pagamīgi, sēdi! Sēdi! Es teicu apsēdi! Nē, sēdi! Mužnieks vispār bija draņķīgs strādnieks. Sliņķis, kavēja darbu. Strādāja vispār šausmīgi. Vēl nepietika. Ķerās pie šantāžas. Prasīt godīgu samaksu par darbu, tā nav šantāža. Viņš neprasīja godīgu samaksu. Viņš prasīja naudu par klusēšanu un neziņošanu. Saproti? Kad jūs man gribat teikt, ka viņš meloja arī kolēģiem? Es nezinu, ko viņš teica kolēģiem. Man viņš prasīja naudu. Es viņam samaksāju 1000 latus, lai savas dokumentus un tinās. Un jūs domājat, ka samaksājot naudu šantāža beigsies? Jā, mužnieks ir gļēvulis, un ziņot vidam nebija viņa interesēs. Viņš tāpat saņēma algu aploksnē. Priecīgs bija. Viņam būtu tāds pat nepatikšanas kā man. Protams, man ir vairāk ko zaudēt nekā viņam, bet tāpat viņam būtu bijis problēmas. Neesmu es pielicis pirkstu tam mužniekam. Tu man netici. Cerams, ka Mārcim izdosies kaut ko noskaidrot. Jā, es arī ceru. Pasties kāda kleita. Jā. Ejam? Afanasjevam taču bija motīvs. Jā, bet viņam ir arī alibi. Jo 24 stundas pēc gata pazušanas faktiski ne uz mirkli viņš nav bijis viens, jo to apstiprina gan darbā padotie, gan arī mājās ģimene, sieva, meita. Viņi visi var melot. Beidz tik daudz cilvēki. Labi, Afanasjevam tajā vakarā viņam ir biznesa tikšanās, pēc tam viņš ar biznesa partneriem dodas uz restorānu. Pēc restorāna viņš uz mājām brauc ar taksi, nakti pavada mājās, to apliecināja sieva, meita, meitas vīrs, kaimiņš un kāda tantiņa, kas dzīvo pirmajā stāvā. Un, kā mēs zinām, tantiņas, kas dzīvo pirmajos stāvos, par visiem visu zina vislabāk. Tu čakli esi pastrādājis. Jā. Vai tikai negribu dabūt no Roberta atļauju satikties ar viņu māsu? Tev. Jā? Par šito tēmu gan nejokojam, ja? Nav smieklīgi. Labi. Vai nevajag uzmanīt meitenēm? Man liekas, viņam jau sen vajadzēja būt šeit. Jā, es pats uzzvanīšu. Kā ir? Super! Jā, paldies. Tu pavilksi no klēpjas mazliet uz augšu, tad būs tā elegants, sievišķīgais garums. Jā.
Jā, man zvana, piedošana, tūlīt. Jā, skaties. Jā, Robert. Čau. Mēs tam māju sēžam baigā korķi, es nezinu, kaut kāda avārija laikam. Viena josla tāpat nekustās uz priekšu. Jā? Nu labi, gaidiet, mēs jau skrienam, ja? Jā, čau. Jā? No. Tā ļoti, var to klētu kā regulēt. Nu, tiešām labi. Seksīgi. Ja? Ok, es ņemu. Labi, atmetam versiju, ka tas ir Afanasjevs. Gatis izgāja no darba, viņam kabatā bija 1000 lati. Viņš gāja cauri mežu uz staciju, laupīšana un slepkavība. Jautājums, kurš zināja, ka viņam ir tāda naudas summa? Kāpēc zināja? Varbūt vienkārši nogalināja dēļ piecīšu, gadījās riktīgs ķēriens. Ne, bet tas ir neloģiski. Saproti, ja nogalina turpat mežā un piecīšu dēļ, taču nepūlēto slēpt vēl līķi. Un turklāt policija izķemmēja mežu, neatrada taču neko. Nu jā, tad tas ir kāds, kurš zināja par naudu. Klau, mēs ar Robu varētu vēlreiz aizbraukt uz to ražotni, aprunāties ar kolēģiem. Un tu varētu pagaidīt meitenes, ne? Jā, mierīgi. Čau! Kāds šausmīgs sastrēgums, vai ne? Iepirkšanās! Iepirkšanās! Vislabāk! Un iepirkšanās! Ja jūs būtu redzējuši Gabijas kleitu, tad jūs saprast, ka bija vērts. Jā. Labi, mēs ar Rūtīti dodamies uz ražotni. Es domāju, ka no sākuma vajadzētu parunāt ar to Žoriku. Viņam ir tendence klausīties aiz durvīm. Ko nozīmē? Mēs ar Rūķīti dodamies. Nu, Mēs ar sevi braucam. Jo tev ir iepirkšana. It kā viņš nekad nekavētu. Rūķīti, te, kur tev cepumiņi cienājies, braucam. Cienājies? Rūķīti cepumiņi. Ko tu sev nopirki? Vai kas tev tur ir? Ko? Kas tev ir? Krūzītes. Reku viena man. Un otra tev. Es izdomāju, ka būtu pašiem uz birojā, būtu arī pašiem savas. Super. Aha. Paldies. Nē, ir gan maita tas gatiņš. Es domāju, viņš par visiem gāja cīnīties. Nē, gribēja izsist labumu viens pats sev. Kāda tā pasaule ir pārveidojusies? Nevienam vairs nevar uzticēties. Pat pašam tuvākajam ne. Tātad jūs nezinājāt, ka Gatis no Afanasjeva izspieda 1000 latus? Bet, protams, ka nezināja. Varbūt kāds cits zināja. Neviens cits arī nezināja. Ja mēs būtu zinājuši prasīt atdot parādu, viņš gandrīz visiem te bija parādā. Man vienīgajam ne. Man ir principi. Es nevienam neaizdodu un ne no viena neaizņemos. Labi, kam viņš bija parādā? Es tā skaidri nezinu. Varbūt veikala Lili kaut ko zina. Kas tā ir par Lili? Mūsu veikala pārdevēja Lilija. Viņai ar Gatiņu bija tādas draudzīgas attiecības. Gatis te iepirkās tikpat bieži kā visi citi pārējie. Parasti pēc darba, ceļā uz mājām. Arī savā pazušanas dienā viņš bija te ienācis, bet es baidos, ka es jums neko interesantu nevarēšu pastāstīt. Viņš paņēma baltmaizi, žāvētas gaļas gabalu. Nenotika nekas īpašs. Kā nenotika nekas īpašs? Es esmu Tamāra, Lilijas mamma. Tajā dienā viņi te sakāvās. Sadauzīja mums dārgo vitrīnu. Kas sakāvās? Gatis ar Jurčiku. Viņi būtu visu veikalu te izdemolējuši, ja es viņus nebūtu izmetus laukā. Es iztriec uz ielas, lai iet kauties citur. Ko viņi? Viņi arī lamādamies aizgāja. Uz kurieni? Caur mežam uz staciju. Un es varu galvot, ka viņiem tas kautīgs tur vēl turpinājās. Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka Jurčiks otrā dienā atnāca ar pārsīstu uzaci. Izskatījās ļoti slikti. Es viņam teicu, ka jāiet pie ārsta, viņš arī aizgāja. Uzliku šuvis. Jurčiks ir labs cilvēks, ne tāds kā Gatis. Jurčiks nekad neņem skrīt. Gatis mūžīgi bičo un pat naudu gribēja aizņemties. Par ko viņi sakāvās? To gan es nezinu. Tas jums ir jāprasa Jurčikam. Viņš ir godīgs cilvēks, viņš izstāstīs. Jā. Es sakāvos ar to glumo, bet es viņu nenogalināju. Es viņu tikai iekaustīju. Labi, un kāpēc? Viņš man bija parādā 200 latus. Atteicās atdot, teica, ka naudas nesot.
Tad es viņu veikalā pieķēru. Viņam bija pilns maksas, vesels žulksnis ar naudu. Es teicu, lai atdod parādu, bet viņš kaut ko izlocījās. Teica, ka tā nesot viņa naudu. Iedeva bietē. Un ko, vispirms veikalā, pēc tam mežā arī. Pagai! Es tev teicu, tā nav mana nauda! Jā, tā ir manējā. Kas? Ko tu naudu? Tu izdarās? Es tu... Ko? Naudu! Naudu! Vāciet! Viņš jums bija parādā 200 latus. Kāpēc jūs paņēmāt 1000? Tāpēc, ka kādam jau bija jāsamaksā par to saplēsto vitrīnu, ko. Es vainīgs neiedos no savas kabatas maksāt, negribēju. Uzpusēt veikals Annice Tamārai. Visi 800 lati aizgāja par saplēsto vitrīnu. Pat vairāk! Ja es nebūtu to naudu viņam atņēmis, man nāktos maksāt pašam no savas kabatas. Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka tā Lilija nostādos tā maitas gabalu pusē. Pateikt, ka es pirmais sāku, ka es pie viss biju vainīgs. Es nesaprotu, ko sievietes tādā glumiķī vispār atrod. Jūs gribat teikt, ka Gatis un Lilija... Jā, tieši tā. Kopš pirms 2 mēnešiem te sāk strādāt arī sapinās. Nu, tā nopietni. Cik nopietni? Nu, tāds ātrais grūdienis pusdienas laikā aizlecis. Atcīmredzot, tas arī bija tas, kas Lilijai bija vajadzīgs. Jā, man bija attiecības ar Gati, nu un tad? Kāda jums tur darīšana? Ļiļa, pagaidi. Viņi nav policija, un man ar viņiem nav jārunā. Atvainojiet man, meitu. Kopš tas puika pazudis, viņa pilnīgi nav savāda. Es lai pārdzīvo. Es zināju, ka tā būs. Es jau Ļiļai teicu, ka tas labi nebeigsies. Nu, būtu viņa paliks kopā ar Jurčiku. Jurčiks nopietnas cilvēks, tas bija ņēmējs. Tā būtu cita dzīve, un kas tagad ir Jurčiks vairs neņems. Tātad mums ir viens variants. Jurčiks nogalināja Gati greizsirdības dēļ. Jo Jurčiks taisījās precēties ar Liliju, bet parādījās Gatis, un Lilija aizgāja pie viņa. Ir vēl viens variants. Tamāra vienkārši ņēma un nogalināja savas meitas nevēlamo pielūdzēju. Nu, tas gan ir smieklīgi. Nu, kāpēc? Kāpēc? Ir pilnīgi skaidrs, ka viņi gribēja, lai meita labāk apprecās ar Juri, nevis ar Gati. Nu, vai tad nav dzirdēts par tām trakajām mātēm, kuras cenšas nokārtot savu bērnu dzīvi? Ir arī trešā versija. Ka Tamāra un Jurčiks to izdarīja kopā? Nē. Mēs aizmirstam par to, ka Gatis ar Daigu jau pusgadu dzīvoja kopā. Lilija to uzzināja, un viņai tas ļoti nepatika. Nu jā, uz šīs jaukās nots mēs esam gatavi iedzert kafiju. Ei, kas tās par jaunām krūzēm? Māja nopirka sev un Marčello. Čau, čau! Sveiki! Čau, jūs nākat tieši laikā. Robertam tūlīt būs dusmu lēkmi par jaunajām krūzītēm. Nu, tik stulbs gan es neesmu. Tik stulbs, laikam. Klauš, mums par tām krūzēm. Mums ar Marčello ir interesanti jaunumi. Jā. Nē, mēs vienkārši vakar bijām restorānā. Un jūs nevarat iedomāties, ko mēs tur satikām. Mēs satikām mūsu pazudušā puiša Gata draudzeni Daigu kopā ar mūsu pazudušā puiša Gata brāli Ingusu. Daigai rokā bija sarkana nozama, viņi abi izskatījās pēc pārīša. Ding, ding! Izskatās, ka mums ir jauna versija. Nu, beidz, Ingus ir nogalinājis savu brāli, lai dabūtu viņu draudzēm. Nu? Vajadzētu šo pārīt nedaudz papētīt un saprast, kas viņu starpā tur notiek. Jo Ingus man nepatika jau no paša sākuma. Viņš negribēja, ka mēs meklējam viņa brāli. Cik ilgi mēs sēdēsim? Nezinu, kamēr Daiga izdzēsīs gaismu un aizies gulēt. Nav jau teikts, ka Ingus ar Daigu satiksies tieši šodien. Varbūt, ka viņi vispār tiekās, nezinu, tikai reizi nedēļā. Paskaties. Ingus. Acīm redzot, Māja ar Marčello nav kļūdījušies. Viņa attiecības ir aizgājušas laikam daudz tālāk. Cilvēks taču pirmajā randiņā nenes kartupeļus. Es jau sen tev gribēju pajautāt, kāpēc tev sauc par Marčello? Tāpēc, ka Mastrojānī. Es vienkārši bērnībā gribēju kļūt par aktieri.
Un tā kā izaugi? Nu, tā, kad izaugu, tad nesanāca. Man izbrāķēja. Nobadzīšu. Jā. Tad, kas es to esmu aizmirsis, es esmu tam ticis pāri, es esmu realizējies citā veidā. Es varbūt iešu uz biroju. Es negribu jūs traucēt. Kad atbrauks Roberts un Gabriela, vienkārši piezvaniet. Man, labi? Nē, sēdi. Nē, es godvārds, es negribu traucēt. Pagaidu, stop, nu taču netraucē. Labi, mēs taču varam runāt arī par lietu. Ko tu tur runā? Jāsagaida, kad atbrauks Roberts un Gabriela. Cerams, ka viņam kaut ko būs izdevies noskaidrot. Jā, bet tas viss tiešām vēlgās baigi ilgi jau. Jā. Kā varbūt vajag viņus nomainīt? Pagaidām vēl kādu stundu un tādu, ja? Nu tā, vajadzēja paņemt vēl vienu paciņu. Ejot, lūdzu, nepūt virsū, nu. Piedod? Mēs esam padomājuši par vienu lietu, ja nu Ingūs paliek pie dēļas pa nakti. Ļoti labi, nu tad sagaidīsim, kamēr izdzēšu gaismu, un tad dosimies augšā. Jā. Reku viņš ir. Sveiki. Sveiki. Ko tad jūs te darāt? Mēs zinām, ka jūs nogalinājāt savu brāli. Vāks, kāpēc? Kāpēc es to darītu? Tāpēc, ka viņš stāvēja ceļā. Es pats gribēju dabūt viņu draudzību. Nē, tā nav. Bet kāpēc tev jūs ejat pie viņas ciemos? Kāpēc vedat viņu uz randiņu? Kāpēc nesat ziedus? Kartupeļus? Tāpēc, ka viņi gaida no brāļa bērnu. Brāļi nav līdzās, un man ir jāparūpējas par viņu. Tā kā viss labi. Gatis vienmēr parāds iekulties nepatikšanās. Vienmēr problēmas ar azartspēlēm, sievietēm. Nevienā darbā nav spējis noturēties ilgāk par pāris mēnešiem. Es esmu jaunākais, bet kaut kā vienmēr sanāca tā, ka man par viņu jārūpējās, nevis otrādā. Nu, un kas šoreiz par problēmu? Kazino aizņēmās no nepareiziem cilvēkiem diezgan liela naudas summa. Cik liela? 20 000. Latu? Nē, eiro. Tie cilvēki piedraudēja, ja viņi naudu neatdos, tad viņi nogalinās. Kāds atnāca pie manis, un es nolēmu viņu paslēpt. Daiga par to neko nezina. Mēs nolēmām viņai neko neteikt. Un kur Gatis ir tagad? Vienā manā paziņas dzīvoklī. Dīvaini vakar restorānā, kad mēs viņus abus ieraudzījām. Man radās sajūta, ka Ingūs un Daigas starpā kaut kas ir. Tas nebija vienkārši rūpes par brāļa draudziņu, kas ir stāvoklī. Rūpes izskatās savādāk. Simpātijas? Nu, simpātijas arī citādāk. Labi, es domāju, ka tur viss noskaidrosies. Es vienkārši gribēju parunāt par kaut ko citu. Par ko? Redzi, Vai? tā kā mēs jau esam staigājuši ar suni, mēs esam barojuši, ārstējuši kaķus, mēs esam ēduši saldējumu, bijuši restorānā. Atceries, mēs taču izsekojam bandītus. Starp citu, jā, mēs esam sekojuši arī bandītus, un tāpēc es gribēju uzaicināt tevi ciemos pie sevis. Es vienkārši šobrīd dzīvoju ierētā dzīvoklī, tur neizskatās tā, kā es vēlētos, un tāpēc... Aha, tāpēc tu gribi uzprasīties ciemos pie manis. Jā. Nu, un kāds bija jūsu tālākais plāns? Nevar taču slēpties mūžīgi. Nu, protams, ka ne. Es visu esmu norganizējis. Es atradu darbu Gatim īrijā, vienā autoservisā. Noīrēju arī dzīvokli Dublinā. Lidmašīnas biļetes arī jau nopirku, un pa priekšu brauc Gatis, pēc tam Daiga. Es nesaprotu, kāpēc jūs viņai nepateicāt, kas notiek. Viņa taču uztraucās. Es zinu, bet tas taču varētu būt bīstami. Mēs jau nezinām, ar kādiem cilvēkiem mums ir darīšana. Daiga gribētu aizbraukt pie Gata, un tie cilvēki varētu viņu izsakot. Labi, mēs tagad brauksim uz to dzīvokli un sapratīsim, Gatis tur ir vai nav. Jūs man neticat? Nē, jūs esat mums tikai melojis. Mēs aizbrauksim, apskatīsimies, Gatis ir tur vai nav, vai viņš ir sveiks un vesels. Tā, esam klāti. Viss lūk tumši. Nu jā, Gats izliekas, ka mājā neviena nav. Ko esam? Gati! Gati! Kur tu esi? Gati! Izskatās, ka sliktie zēni viņu ir atraduši pirms mums. Tas taču nevar būt.
taču uzmanījos. Es braukāju pa rajonu, lai pārliecinātos, ka neviens nesako. Gads vispār negāja ārā no dzīvokļa. Tikai pārtika no tā, ko es viņam atvedu. Acīm redzot, viņi ir uzzinājuši, kur viņš slēpjas. Kas tas bija par kazino? Kas tie bija par cilvēkiem, no kā viņš aizņēmās? Es nezinu. Teicu, ka tā būs drošāk. Jo, Gads. Jā. Čau, kur tu? Ko? Kas jūs esat? Kur ir mans brālis? Jā, es sapratu. Kas notika? Gads ir pie viņiem. Ja es nesadabūšu tos nolādētos 20 000, tad viņš būs pagalam. Kur lai es dabūju tādu naudu? Nav man tāds naudas. Žēl, ka mums nav īsti 20 000. Kur darīt ar īstiem 20 000? Nezinu. Aizbrauktu kaut kur, nopirktu kaut ko. Kāpēc viņi nezvana? Nu, pagaidi piezvanīs. Bet tad, kad piezvana, pasaki, ka tu gribi runāt ar brāli. Mums ir jāzina, vai viņš ir dzīves. Un pēc tam ieslēdz skaļrunu un pārējie. Klausos. Aizved naudu uz to dzīvokli, kur slēpās tavs brālis. Vai nu 6 nauda būs tur, vai viņš mirs, saprati? Jā. Un brauc viens pats, citādi viņš mirs. Neiedomājies ziņot policijai. Saprati? Es gribētu runāt ar brāli. Jums ir minūte laika. Ingus, dari, ko viņi liek, citādi man nogalinās. Gati, tev viss kārtībā? Dari visu, ko viņi liek. Gati. Kaut kā dīvaini. Kas? Kaut kā nav loģiski, ka viņi liek naudu vest uz daudzdzīvokļu māju. Un turklāt iedod mums vēl visu dienu, lai mēs varam sagatavoties. Varbūt, ka viņi kādu nolaupa pirmo reizi, viņi domā, ka Ingušs ir viens. Nē, vienalga kaut kā baigi dīvaini. Bet kāds mums plāns? Tiešām tāda sajūta, ka vēl darīšana ir diletantiem. Tev jau tā lieta. Te viss rajons varēja būt pilns ar policiju. Katrā otrā dzīvoklī pa slēpju. Stunda pagājuši, nekas nav noticis. Stunda tas nav nekas. Varbūt viņi staigā apkārt, pārbauda, viss ir kārtībā. Viņi neatnāk. Ja neatnāk, tad mēs pavadīsim burvīgu nakti divatā. Es atcerējies. Gati, skaties, kur ir. Pēc tam vaļā. Pilna soma ar naudu. Neticami. Visi mēs esam bagāti. Neticami. Kur jums krāp tādu naudu? Es taču tev teicu, ka vajadzēja prasīt vairāk. Nu, uzbrauc augšā, lai jā nav braukuši. Tas slikti. Jā.
kamēr atnāks viss M. Ātri! Atpaliet! Es paņemšu vienu paciņu. Tiksim prom un tad. Kas tev ir? Tev žēl vienu paciņu? Tā ir bija mana nauda. Nē, tā ir mana nauda. Es te riskēju ar savu vārdu, lai to dabūtu. Nu, es neriskēju. Kurš manīja tavam brālim ko? Tas nav risks, neko. Nē, nu tas bija gan risks. Varat nestrīdēties, tā nauda ir viltota. Jā, un naudiņu noliekam atpakaļ. Mierīgi, tagad neviens nekur neies. Es vispār nesaprotu, kas te notiek. Mieres, kas jūs tad esat? Es atnācu ciemos pie brāļa draugiem. Sētnieks, redzi? Čau, Mat! Paldies, Zim! Tev viss kārtībā? Kā tu aizbēgi? Nu, nekādas nolaupīšanas patiesībā nebija. Kā nebija? Viņš gribēja no tevis izspiest naudu. Ko tu tur mūli? Kopā ar draudzeni Lilliju. Viņa ir tava draudzene? Tā ir taisnība? Un kā tad Daiga? Viņa tev mīl? Gaida no tevis bērnu? Tas skuķis gaida no tevis bērnu? Jā. Pagla. Ja šie abi divi negrib neko stāstīt Robu, Gabiju, nu izstāstīt, kas te notiek? Es domāju tā. Gatis uzzināja, ka Daiga gaida mazuli un gribēja aizbēgt. Vienalga, viens pats vai kopā ar Lilliju, tas nav svarīgi. Tad radās pirmais variants. No priekšnieka izspiest naudu, draudot viņam ar ieņēmumu dienestu, vai ne? Naudu izspied, bet Jurčiks to atņēma. Tad parādījās otrais variants. Pastāstīt brālim par kazino parādiem, par draudiem nogalināt. Un Ingurs tev noīrēja dzīvokli īrijā, sagādāja darbu, bet tev jau vajadzēja naudu skaidrā, vai ne? Un tad arī radās trešais variants, kopā ar Lilliju. Nolaupīšana. Gati, pasaki, tā nav taisnība. Tātad tu gribēji savākt visu naudu un notīties viens pats? Roņķis! Roņķis! Novāciet! To bābiet traku no manis! Novāciet viņu! Iedomājies, tu mīli cilvēku, tu uztraucies par viņu, skrien, meklē. Es gatavs pēdējo santīmu atdot. Beigās izrādās, ka viņš vienkārši ir augstasinīgi tevi izmantojis. Nu, cilvēki tomēr ir dažādi. Tu gribi teikt, ka tam ir kāds attaisnojums? Nē, tā es negribu teikt, bet labi, ka šis cilvēks naudas dēļ nenonāca līdz slepkavībai. Jā, super. Baigais malacis, vai ne? Nu, pietiks te krāsot visu kaut kādās melnās krāsās. Jā, viens brālis bija ķēmis, bet otrs izrādījās sakarīgs cilvēks. Tieši tā. Viņš vēl pieskatīs to meiteni. Varbūt tur vēl vispār sanāk beigās ģimene. Ko tu domā? Nu, man radās sajūta. Nu, ko tad iedzeram par viņiem? Jā, lai viņiem viss izdodas. Un mums arī. Nu, čau, meitenes. Čau. Nu, labi. Viss ir Dieva dots, dzīve tā